mums ir arī viena ļoti nozīmīga vispār sastāvdaļa, jo Raimonds man vienā dienā ierosināja Renāru. Uztaisam Kings of Air un taisam šo 2. jūlijā, un tieši šī speciālā diena, īpašā diena, mums reiz teica, Raimond, darām to. Dāmas un kungi, 2. jūlijas ir ne tikai, tā teikt, zīmīgs ar daudz ko, bet šodien ir Jāņa Tīmas dzimšanas diena. Jānis Tīma Getiņā, viņš nebija vienkārši cilvēks, viņš bija tas, kurš nāca, atbalstīja, piedalījās dankos, visos iespējamos. Lēc pār žiguļiem, bija vienkārši pat tad, kad lidoja jau teorētiski slavas zenītos. Viņš bija kopā ar mums Krāslavā, viņš bija kopā ar mums vienmēr un visur. Tāpēc ļoti gribējās ne tikai šoreiz, bet arī nākamajos gados, ja mēs turpināsim Kings of Air tradīciju, lai vienmēr mēs viņa dzimšanas dienu 2. jūliju atzīmētu šeit Grīziņkalnā. Tāpēc aicināšu video uz ekrāniem un aicināšu arī piecelties kājās, pieminot Jāni. Un viņš noteikti vismaz ir sarūpējis laikapstākļus šodien. Godināsim un daudzināsim Jāni Tīmu ar klusumu pauzi.
Paldies!